Sveicināti, labvakar, čavenieks visiem! Nu, ne jau baigi vēls īstenībā, pusē 12 vakara, pusē, kā saka, nu, tas ir labenīgs datums, ir 24. februāri, nu, jau var teikt, labunāk dažiem labiem, arī, nu, maniem stāstumais ir arī, tā. Parunās, nu, pa svētkiem vispār, nu, tur tā, es te mazliet piečakarēsies klāt, tīdienās prātā kaut kādi, nu, mazliet tāds jāpakas. Tā, nu, tad aiziet, sāk stāstīt. Nu, tad tā, tagad kā jūs domā? Kā jums tur ir tokie svētki, 8. marts laikam, ai, ko es vispār nesaprotu, 8. marts, jā, nu, tas ir tā sieviešu diena laikam, es nezinu, vispār galīgi pajāt, kas saka, labi, es atvainojos, es neko slikti nebiju domājis, nu. Vienkārši es gribēju piekomentēt klāt, kas tur jādara, kas nav jādara. Es gribēju pateikt to, ka nekas nav jādara. Tev visu laiku jādara. Ne jau tikai vienreiz gadā, kas... bļāļ, zaibīs. Vienreiz gadā, tu mani vislabākais 8. marts, jā. Bet tas nav tā. Es vispār to 8. martu es nekad nav svinējis. Nu, priekš kā man, blīns, jau man tas jādara katru dienu. Būtībā, nu, kādu vienu dienu baigais žeks, ne? Baigais šāls uzreiz uzmeties, blīns. Tas ir diste. Man pašiem iesmējās, nu, kāds sakars, es nesaprotu. Galīgi bezjēdzīgi vispār. Nē, nu, var jau tā. Tur apsveikt pazdravļiņi, tur сделай, vēl kaut kā tā apsveikam, tur, hello, yo, my friend, nu, tā vienkārši. Ne jau visiem dirsā līdz, blīns, tur jau tā lieta. Nu, tas elementāri jāsaprot. Man, pieņemsim, es tu izšķaudīšu. Uz veselību, jā, jums jāpasaka tagad. Kaut ko izšķaudīju pretī, nezinu ko, tās ir uz veselību. Kaut kāds trāpījies tās, nu, pretīgs vīrus, tagad skopuls, ikstuls apmēram tā vai kaut kāds, kāpat tā kaut kāds pīkstuls. Nu, tā. Tā, pa 8. martu mēs apmēram izrunājam. Tā, un pēc tam, kas mums tojas? Lieldienas. Tu olu ripināšana. Kāds sakars vispār ar olām tur, es nezinu. Es jums izstāstīšu. Vai es šito negribētu stāstīt. To es vispār negribētu stāstīt, bet es tā izgāzos, nu es atvainojos, tas nebija speciāli. Vienkārši es vienam cilvēkam nepareizi pateicu. Nu, viņš jau pats arī vainīgs, viņš jau tā pateica. Es vienkārši pateicu, es savus olas nerādīšu, tu zilais. Kāpēc man jārāda savus olas lieldienas, ko? Es nav nekas pēdīšs, blīns.
Nu, viņš pats pateica, rādīsim savas olas. Tagad izlūko, vai es biju muļķis, nu, vai viņš pareizi pateica, tas cilvēks. Un tagad viņš arī pateica, rādīsim savas olas attālināt. Es piekomentēju vienkārši, es savas olas nerādīšu, nu, man arī vai tad nav. Es nav nekāds einuks, nav nekāds zilais, kāpēc man jārāda savas olas? Nu, viņš tu pats izķēmojas. Pa lieldienu apsveikumu, jā, un es nav vainīgs. Es piekomentēju, kāpēc man uzreiz jārāda savas olas? Būtu pateicis maz bļins vist vai kaut kāda čikanu olas. Jā, tas čāls pateicis, rādīs savas olas attālināt. Bļins, es savas olas nerādīs te kaut kādā Facebook ieliks video vai vēl kaut kur. Nu, vispār, nu, viņš pats bija vainīgs, nevis. Es tik piekomentēju to, ka es savas olas nerādīšu savējās. Viņš jau nepateica, kurs, Pīter vai tur Strauss vai Vistunu vai Zos. Viņš pateica, rādīsim savas. Ot, es savas nerādīšu. Tur jau tas stāstamies. Es tur neko neizdomāju. Tas cilvēks pats kļūdījies, un es tur nav vainīgs. Nu, labi, pagaidām pietiks stāstīt kaut ko bišķi pagāri sanāca. Nē, nu. Jūs pa svētkiem tagad te padomā paštuku kaut ko, kas ir labenīgs, kas nav, nu, prieš kam viņu vajadzīja, prieš kam nav. Nu, tādā ziņā, ja var tā izdomāt, nu, jūs papēt dziļāk. Nu, pagaidām jāsaka jums čavinīgi.